braucam no pilsētas Apt uz Aviņonu. Uz Aviņonu. Pa Provansu. Tas ir centrs, jā? Kas? Provansas centrs. Aviņona? Mēs jau esam Aviņona. Jau esam. Jā, jau esam. Kāda siena? Esam ielīduši pašā Aviņonas sirdī un pat atraduši invalīdu vietiņu. Un tagad mēs ar te ņušējam. Nu, lūk, centriskāk. Jā. Atpakaļ? Viņš tur, Kas? kad mēs braucam, tur bija baznīca liela, katedrāle. Jā. Tu gribi, lai es nofilmēju? Varbūt filmēja būs vajadzīgi. Pats centrs, hotelis, hoteļu izstāžu zālē, mistik, visur animācija vai piktogrammu māksla. Tā tagad ir augstās mākslas vietā. Vienmēr patīka man viņa. Vienmēr. Tu zini, no bērnībā. Tikai mums nebija tik skaisti, jā? Nu, bet bija. Bet tur, kur tagad kongresu nams, bet tur bija. Aviņons. Tu vari ar to arku arī. Jā. Visi brauc nez kur. Mēs esam 50 metrus no šīs arkas. Un jūs ziniet, tāda dīvaina slavena vieta, jo autobusi arī uz to norāda. Lūk, upe. Un lūk, slavenais Aviņonas tilts, par ko visā pasaulē bērni dzied dziesmiņu par Aviņonas tiltu. Un te viena meitene no Latvijas. Aviņonas tilts? Jā, Aviņonas tilts. Ļoti labi. Mēs izbraucam no Aviņona, jā. Jau izbraucam. Ļoti labi. Nu, autentiskāki vairs nevar būt Provansas lauki. Jo iebraucām ceļiņā, kurš ir pāris metrus, bet asfaltēts. Un šeit ir viena īpašnieka lavandas lauciņš. Akurāti nopļauts, bet kā vienmēr galā ir palikušas tādas kā šķipsnas, nenocirptas un nenopļautas. Осталось 20 километров, страшный дождь, туман, очень красиво. Grenoble, Viktora Igo laukums, skaitās pats pilsētas centrs. Te viena tūriste no Latvijas izmisīgi fotografē. No, un mūzikas veikals un galerija. Izbraucam no Grenoble, ļoti skaista. Jā, skaisto mašīnu. Пропускаем меня на главу. Ļoti skaista pilsēta. Smuki. Francija. Pēc 500 metriem turieties pa labi Tā, ceļa degvielu. atzīmumā.
braucam no Grenoble. Nu, sāka runāt. Braucam pa Grenobles reģionu. Virziens, protams, mums ir atpakaļ uz Itāliju, uz Turīnas reģionu, bet pašlaik ir Francijas Alpi un tā teritorija apkārt Grenoblei. Tā kā ļoti skaists ceļš, lietus pārstāja, kaut arī mašīnā tas netraucēja. А я на фотку перевожу. Kalni nogāz, akmeņi. Ar to mācāties. Alpi. Pēter. Iebraucam Itālijā. Петр, jau! Слава тебе, Господи! Въехали в Италию. Jā. Parāds par slogu arī. Nu, vot, vēl Itālijā. Mēs tuvojāmies mūsu galamērķi, ja? Šī ir galamērķi, Chiavenna. Kirpīči. Tikko esam ieradušies Chiavenna, Casetta Gialla. Kaķi jau staigā man godami. Esam kalnos, ja priekškalnēs. Vieta vienkārši brīnišķīga. Viss kārtībā. Ļoti labi. Jo teikt, kā vieta, kā apartamenti ir teicami. Mašīnīte stāv lejā. Paši esam 3. stāvā. Lūk, vakars. Itālijas kalni, Alpi. Jā. Прохладно. Доедем до 5. Labrīt! Jūs ciemos jau nāciet? Laipni lūgta. Ļoti labi. Nu, lūk, rīts. Jā, braucam projām. 30, bet 30. Izbraucam no mūsu Viena meitene no Latvijas dod pa autobāni Itālijā tā, ka švilp. Man viss trīc tur iekšā. Nekas. Rokas trīc, un veders trīc, un kājas trīc. Un brauc kā dievs. Jā, spļuņ. Tu! Viņi papau. Viss trīc. Braucam Bergamo virzienā. Bergamo Milānas virzienā. Un tur bija arī ne tikai autobānu, atceries? Jā, Un apli bija. arī pa parastiem ceļiem. Nu, Petar, kā tu blakus. Nu, Jā. kā tu jūties tagad? Ar tevi? Normāli. Nu, tad Nu, labi. tik un tā trīc. Nu, netrīc. jau Trīc netrīc. guļa. Es tev saku.
Centro Moda Pelle, nu, modas centrā esam kaut kādā. Iekoma ezera. Mēs gan tā īsti nebraucām tieši šeit. Bet navigatori. Un braucēji, bišķi iznāca tā mazliet. Bet, nu, toties nopelnījām šādu skatu. Mēs piebrauksim drīz pie savas mājiņas. Tas ir Pēteris. Šī ir apdzīvota vieta Prima Luna, Itālijas Alpi, netālu no Milānas. Mēs šeit esam noierējuši apartmentu, un es tagad eju uz viņu. Bijām veikalā, viena priekšniece man šodien parādīja, kā pareizi jāuzvedās, un citādi nekas. Lūk, un tā ir mūsu naktsmāja Prima Torre. Netālu no Milānas, no Como ezera. Pašiem savu loģiju, atsevišķs apartments. Atkal vecā pilsētiņā vidū. Kaut kur tur iela ir, bet mēs to īsti nejūtam. Starši nekur. Izbraucam šodien svētdiena, 29. septembris, un mēs izbraucam no Prima Luna. 9 no rīta, saulīti, bet augsti. Tad es sēžu mašīnā un прокладывает маршруту. Izbraucam no Prima Luna un tagad braucam uz... Nu, mēs atrodamies Alpos. Tad pa Alpiem. Braucam pa Alpiem. Braucam uz Tirolu, Itāļu Vācu Tirolu. Tā ir Itāļa vēl, bet tur dzīvo vāciski runājuši cilvēki. Nu, vairumā. Dolomītu Alpi, UNESCO dabas mantojums. Skatieties un baudiet. Mēs bijām jau šeit, Peter, un nevienu reizi. Jā, jau kurošīt. No otro toču. Ko taču ir? Alto Adige, ja vāciski Südtirol. Nu, vienreiz esam iebraukuši riktīgos tiroliešu. Tā teikt, riktīgās tiroliešu vietās. Ar visu ūdenskritumu. Viņu mājiņām tūlīt nākšu vēl pēc tam. Nu, alpiskākie Alpi un tiroliskāka Tirole diez vai vispār mēdz būt. Pareizi? Nu, lūk. Ejam pa taku uz mašīnu. Šita mēs rīt no rīta varēsim iet, nav jāiet tur gar to māju. Taņa. Tagad mēs esam no Itāļu Tirola. Upīte, jā. Tas ir skats no loga. Kaut kas nešķīgs.
par šo ceļu mēs braucam uz šejieni un upīte. Un neviena māja nebija rakstīts numuriņu. Un navigators rāda, ka mums vajag tieši otrādi braukt. Iznāca, paldies Dievam, cilvēki palīdzēja. Jā. Tā ir dienvidu Tiroli. Nu, dienvidu Austrija, bet itāļu. Viņi tur runā un itāļu un vācu. Esam noierējuši kalnu maiņu. Pirmo stāvu. Ar terasīti. Un viss šis pirmais stāvs mums der. Bet trakākais tas, ka nevienai no šīm mājām nekur nav uzrakstīts numurs. Mēs tā kā divi idioti braukājam pa to pilsēteli un nezinām, kur. Kur tu esi? Es esmu Tiroli. Jā, itāli. Vāciski runājošā daļā. Jā, bet viņi runā divas valodas. Jā. Tas ir kāda problēma. Jā. Un redz, ko lejā ceļš, pa kuru mēs atbraucām. Un upe. Lūk. Un es redzu to zvanīni. Dzirdi? Es redzu viņu tur iekšā. Jā? Jā. O! Jā. Redzi? Redzu. Kustas. Redzu. Zvans. Tu filmē? Tagad filmēja. Bet pasaka. Bet augstu. Sanitārais mezgls. Pēterunkulis. Ledus skapis, jā. Varbūt no sākumā. Paēdīsim, es iesaku. Normāla virtuve. Un 2 istabas. Un tīri neslikts amatieru darbiņš pie sienas. Paskaties. Tas nav amatieru darbiņš. Tas jau ir kaut kas labāks, jā? Jā. Nu, lūk. Tā kā viesu galiņš. Nu, atpūtas stūris. Normāli skaista guļamistaba.